Ir zivju resursi, kas katru gadu samazinās. Lai gan vislabākais stāvoklis Baltijas jūras Rīgas jūras līcī ir ar reņģiem, nemainīgi sliktā stāvoklī ir situācija ar mēnzām un lašiem. To visu kontrolē valsts vides dienests un dažādi Eiropas regulējumi, kas nosaka, ka mēnzu zveja un makšķerēšana kā tāda šobrīd ir aizliegta. To visu kontrolē valsts vides dienests un dažādi Eiropas regulējumi, kas nosaka, ka mēnzu zveja un makšķerēšana kā tāda šobrīd ir aizliegta. Pieļaujama ir vien piezveja un arī tai katru gadu kvotu daudzums samazinās. Nemainīgi zemu paliks šīs mēncu nozvejas, jo tās ir tādā ļoti zemā līmenī. Latvijas valstī kaut kur ir apmēram 50 tonnas tikai uz visu, un tā ir domāta tā, lai piezveja būtu. Ja kādreiz zvejniekam trāpās lomā, jo ir arī šās izmetuma aizliegums, šīs noteikti sugas zivis viņas nedrīkst mest atpakaļ jūrā, un tāpēc ir paredzēts kaut minimāls šis kvotas daudzums, lai varētu šo piezveju legāli paturēt. Arī ar lašiem kvotas ir samazinājušās. Agrāk mums bija 12,000 gabali, tad varbūt bija vairāk, tad tagad ir nemaldos, ka 4,000 gabali. Lai veicinātu šo divu sugu populāciju pieaugumu, jālolo galvenokārt lielas cerības uz laikapstākļiem. Veiksmīgi vairotos ir nepieciešams arī šī ūdeņa apmaiņa no Ziemeļjūras, un to mēs tur daudz nevaram ietekmēt, bet ja notiek šī jūras ūdeņa apmaiņa, tad arī nārsts ir veiksmīgāks un tad arī resursi uzlabojās. Tāpat lašu nārsta pastiprinātās kontroles laikā, kas parasti ilgs no septembra līdz novembrim, arī sabiedrība tiek aicināta iesaistīties. Pat parasta pastaiga spēja aizbaidīt malu zvejniekus no lašu nārstu vietām. Arī nelikumīgi izvietotie zvejas tīkli, ko no ūdens tilpnēm izņem valsts vides dienests, tālāk savu mūžu dzīvo citviet. Sakrājot lielākus apjomus, tie ik pa brīdim tiek vēsti uz Ukrainu, lai no tiem tālāk radītu maskēšanās tīklus. Pērn vēl kopā ar citām institūcijām aizvesti vairāku kilometru gari zvejas tīkli. Ja mēs salīdzinām 10–15 gadus atpakaļ, tad tendence ir būtiski mainījusies. Zvejnieki ir palikuši apzinīgāki, godīgāki. Tagad var teikt, gan piekrastē, gan aiz piekrastes zonas zvejnieki cenšas noteikumus ievērot. Mēs arvien vairāk arī sadarbojamies ar zvejniekiem un uzsveram šo konsultēju vispirms principu. Tāpēc mēs arī šeit esam ieradušies. Mēs gribam atgādināt par noteikumiem, kādām jābūt tām prasībām, un tad arī nodrošināt šo, lai tiktu visu noteikumu ievērotu, nevis sodīt. Tomēr laikam ejot daudz vietu konkrētu zivju sugu noteikto kvotu dēļ cieši arī uzņēmējdarbība. Viss mainās un droši vien arī viss ir dārgi un nav rentabli. Viens pats izdarīt nekā nevar. Es domāju, ka kā 10, varbūt vai 12, bet tā kā vien mazāk viņi paliek. Zvejniekiem nekas tas neatliek, kā meklēt kaut kādas citas šīs zvejas iespējas, jo agrāk bija tā, ka bija atsevišķi uzņēmumi, kas tieši specializējās uz šīm mēncu zveju, bet līdz ar to, kā šī kvota principā vairs nav mums, un tad arī praktiski daļa uzņēmumu jau beidz pastāvēt, daļa, kas spēja, kaut kā pārorientējās uz citu zvejas veidu. Stundas laikā uz inspekcijas kuģa Mare klāja uzkāpa teju 100 cilvēki, kas liecina par to, ka lielai daļai interesē, kā strādā un zivju resursus sargā valsts vides dienesta speciālisti. Monta Megija Učelniece, Artūrs Reinholds, TV9 Pakalni, speciāli RTV.